Aigars Ulmanis, Bestabu. Man ir tādas pamatotas aizdomas, ka pie šī stāsta mēs noteikti vēl kādu reizi atgriezīsimies. Ja nu jums gadās būt galvaspilsētā, vai iespējams jūs jau dzīvojat galvaspilsētā un jums sanāk aizstaigāt līdz galerijai Rīga, tad noteikti, ja jūs dodaties turp iepirkties, nepaiet garām arī fotoizstādē. Nils Vilnis ir atklājis fotoizstādi, kas ir labdarības projekts ar nosaukumu Draugs draugam, un tajā mūziķi, aktieri, sportisti un sabiedrībā labi zināmi cilvēki aicina ikvienu no mums uzņemties rūpes par pamestiem dzīvniekiem. Aleksandrs Samoilovs un Pelēcis, Agnese Klēna un Kašķītis, Ainese Vārpiņa un Rudens un vēl 10 sabiedrībā pazīstami cilvēki aicina aizdomāties apkārtējos par bez saimnieka palikušajiem suņiem un kaķiem. Kā tas ir, kad mēs paņemam dzīvnieku un ka mēs esam atbildīgi par to dzīvnieku. Un ja mēs, tie sociālie patroni, ar to savu atpazīstamu seju varam kaut drusciņi palīdzēt, es domāju, ka mums visiem ir baigais prieks. Fotogrāfijas tapa, kad sabiedrībā zināmie cilvēki viesojās dzīvnieku patversmē. Suns, kura izveda pastaigāties Dons, palicis bez mājām uguņošanas radīto trokšņu dēļ. Kad es dzīvoju Brocēnos, mums bija vairāk suņi, un mums bija Argo, bija Reksis un Žanis. Es dzīvos vēl joprojām. Patīk suns, jo kaut kas viņā ir tāds, kas man silda vairāk nekā citos dzīvniekus. Man kopš bērnības visu laiku ir bijuši suņi, es jau piedzimu, man suns sargāja pie ratiem. Es esmu uzaugusi ar 2 vilkiem, vilksuņiem. Un vienmēr ir bijuši suņi. Tad arī mājās suns, tagad ir Rottweilers mājās. Par suni, ar kuru fotografējās Dagmāra Legante, ir īpašs stāsts ar laimīgām beigām. Piezvanīja Stradiņas slimnīcas apsargs un teica, ka viens suns ir iegājis nodaļā laikam nomirt, jo viņš ir vecs un galīgi slims un neceļās augšā. Un ķērāja viņu atved uz līčiem, tad mēs redzējām, ka jaunulis kaut kādu nepilnu gadu vecs baltiem zobiem. Viņš beigās atrada saimnieku. Es būtu viņam devusi vārdu Karlo, bet viņš izrādījās Rembo. No 13 dzīvniekiem, kas redzami fotoizstādē, 5 jau atradušies saimnieki. Volejbolists Aleksandrs Samoilovs esot īsts brīnumdaris, jo visiem kaķiem, kurus viņš patversmē paglauda, pēkšņi uzrodas saimnieki. Godīgi sakot, šī bija pirmā reize, kad biju Ulubelē vai vispār dzīvnieku patversmē, un tagad es apsveru iespēju par to, ka es tiešām braukšu un staidzināšu tos suņus. Vai atceries momentu, kad tapa šī bilde Artūrs Sirbe un Čigānzēns? Jā, protams, mēs gājām pa patversmē, Artūrs tā kā mēģināja saprast, kurš ir tas viņa īstais suns, un tad kaut kā ieraudzījis šo. Piegāja pie viņa klāta, var redzēt, viņš ir ķēdē pie būdas, un tad viņš saprata, ka šis laikam ir tas īstais suns. Es ieraudzīju tos suņukus, un viņi visi tik mīļi, tik aktīvi, tik mīlestību griboši, un burtiski viens man ieskatījās acīs, un man viņš arī tā sirsniņā iekrita, jo viņš bija atšķirīgāks kā pārējie bērniņi, un tā arī mēs sadraudzējāmies. Kad būs privāta māja, tad iegādāsies pati savu suni. Domājot par bez saimnieka palikušajiem mīluļiem, Marija pat izgatavojas īpašu kūku. 3 gadus ģimenei kūks uz svētkiem, un ar katru dzimšanas dienu man bija arvien lielāks āķis lupā, ko tad izdomāt, un tās idejas pa galvu rosās. Izstādes apmeklētāji var aplūkot arī mājaslapā dzīvnieku-policija.lv ar redzamās fotogrāfijas. Šie ķepāņi atrodas dažādās patversmēs un joprojām gaida savus saimniekus. Jebkurš, kam ir notikusi nelaime ar dzīvnieciņu, viņš ir pazudis vai tieši otrādi viņš ir atradis kādu dzīvnieku, bez maksas var ievietot sludinājumu portālā un ar sociālo tīklu vai sludlapiņu palīdzību meklēt esošos vai jaunus saimniekus. Starp citu, Ulubelē vien katru dienu uzturas 100 suņu un 50 kaķu. Pat, ja neesat gatavs kādam no viņiem piedāvāt savas mājas, tad aicinājums apciemojiet viņus, un mazie ķepāņi būs ļoti pateicīgi, ja izvedīsiet viņus kaut vai pastaigāties. Skaidrīta Nikiša, Dzintars Rudzītis, Bestabu. Vēl tāda lieta, cienījamie skatītāji, ja jūs gribat palīdzēt Ulubelei vai jebkurai citai dzīvnieku patversmē, kur tiek sunīši turēti,
Jums nav jābūt sabiedrībā zināmam cilvēkam, lai aizietu tur izvest pastaigā kādu suni. Ja jums ir brīvs brīdis, ja jums ir vēlēšanās palīdzēt, jūs vienmēr tur būsiet laipni gaidīti, un vienmēr kāds sunīts būs priecīgs, ja kāds viņu izvedīs pastaigāties garāk gabaliņu, nekā tur tai pagalmā iespējams. Jā, jo tam sunim man šeit ir pilnīgi viena alga, vai viņi izved sabiedrībā zināms cilvēks, vai jebkāds cits cilvēks ar labu sirdi. Un kārtējo reizi šis stāsts liek mums visiem aizdomāties par to, ka mums ir jādomā par tām sekām, ko nozīmē uzņemties atbildību par dzīvnieku, pirms mēs pakļaujamies kādu spiedienam, vai pirms mēs pieņemam lēmumu, tagad mums mājās būs mazs sunītis. Un tad pēc tam, kad nonāk tā ikdiena, tad pēkšņi tas sunītis šķiet vairs nevienam nav vajadzīgs. Nu, bet tas tā bez moralizēšanas. Lieku reizi atgādinājums. Un vēl atgādinājums, ka dzīvnieku patversmēm tiešām lieti noderētu kāda varbūt silta sega, varbūt ir palagi, dvieļi, kaut kas tāds, kas jums mājās nav vajadzīgs, un jūs domājat, kur to visu likt, droši tas viņiem būs īpaši nepieciešams, un viņi par to priecāsies, kā patvērsmju darbinieki, tā arī patvērsmes iemītnieki un arī sausa malka patvērsmes ulubeles apkuras katlam arī ir nepieciešama. Tas tā, lai dzīvnieki varētu pavadīt ziemas augstu periodu siltumā. Jā, bet mēs būtu gatavi atdot